Daudzveidība un iekļaušana mūsdienās ir politiski piesātināti jēdzieni, kas šķiet ir mums visapkārt. Ne visi šajās tēmās jūtas droši, un ne visi zina, ko šie vārdi nozīmē. Paskatīsimies, kas tas ir. Daudzveidība nozīmē, ka grupā, kopienā vai organizācijā ir pārstāvētas dažādas identitātes, perspektīvas, izcelsme un īpašības. Tā var ietvert ne tikai atšķirības fiziskajās, garīgajās un sociālajās spējās, bet arī dažādus rases, etniskās piederības, dzimuma, seksuālās orientācijas, vecuma, reliģijas, sociālekonomiskā statusa vai neirodažādības aspektus. Pieņemot šo daudzveidību, tiek radīta iekļaušana, tiek atzītas un novērtētas atšķirības, kā arī tiek radīta tāda vide, kurā ik viens jūtas cienīts, uzklausīts un ar tiesībām atklāt savu unikālo pieredzi un stiprās puses. Praksē tas nozīmē, ka vēsturiski atstumtās grupas, piemēram, sievietes, cilvēki ar atšķirīgu ādas krāsu, nabadzīgie, cilvēki ar invaliditāti vai nebinārie cilvēki, iegūst savu balsi vairākumu dominētajā komunikācijā, un viņiem ir iespēja kļūt redzamākiem pasaulē. Parādās jautājums, kāpēc dažiem cilvēkiem tas rada neērtības. Daudzbalsīgā iekļaušanos diskusijā viņi var uztvert kā statusa zaudēšanu. Pārmaiņas un nenoteiktība viņiem var likt justies neērti. Viņi var baidīties pateikt kaut ko nepareizu vai saklausīt kritiku. Var rasties nepareizi priekšstati, pārpratumi, vispārinājumi un vienkāršojumi. Taču, ja mēs pieņemam daudzveidību un iekļaušanu, mēs iegūstam daudz priekšrocību. Daudzveidīgas komandas ir radošākas un inovatīvākas, jo tās piedāvā dažādas perspektīvas un pieredzi. Iekļaujošā vide ir saistīta ar labāku lēmumu pieņemšanu, augstāku darbinieku apmierinātību un labāku sniegumu. Daudzveidība un iekļaušana veicina spēcīgāku un saliedētāku kopienu veidošanos ne tikai darba vietā, bet arī ārpus tās. Tās palīdz mazināt aizspriedumus, veicina sociālo taisnīgumu un nodrošina, ka ikvienam ir vienlīdzīgas iespējas gūt panākumus. Tādējādi ikvienam kļūst pieejami resursi, iespējas un pakalpojumi. Caur daudzveidību un iekļaušanu mēs veidojam telpu, kurā ik viens jūtas gaidīts un var pilnvērtīgi piedalīties sociālajā, kultūras un ekonomiskajā dzīvē. Tātad, kā jūs varat padarīt pasauli daudzveidīgāku un iekļaujošāku? Sāciet ar sava redzesloka paplašināšanu, lasot, mācoties un uzklausot citu cilvēku pieredzi. Metiet izaicinājumu saviem aizspriedumiem un esiet atvērti jaunām perspektīvām. Uzstājieties pret diskrimināciju un atbalstiet tos, kuri ir atstumti. Esiet sabiedrotie, iestājoties par to, kas ir pareizi, un radot iekļaujošu telpu, lai kur jūs arī dotos. Atcerieties, ka daudzveidība nozīmē apzināties mūsu atšķirības, bet iekļaušana nozīmē tās pieņemt. Kad mēs pieņemam daudzveidību un praktizējam iekļaušanu, mēs radām spēcīgākas, dinamiskākas un izturīgākas kopienas. Mēs mazinām aizspriedumus, veicinām taisnīgumu un sekmējam ikviena cilvēka piederības sajūtu.